augšām celšanos. Patiesi augšām celšanās. Donc les gens qui ont été baptisés, Cilvēki, kas šodien tika nokristīti, ils sont des êtres nouveau-nés. viņi ir jaundzimušie. Vous êtes faits pour la vie éternelle. Jūs esat radīti mūžīgai dzīvei. Tout commence pour vous. Viss sākās jums. Vous êtes plus forts que toutes les forces démoniaques. Visi jūs esat daudz spēcīgāk kā viss ļaunums pasaulē kopā. Jūs varat visu uzvarēt. Amen. Amen. La victoire de Jésus. Mēs caur jums pasludinām Jēzus uzvaru jūsu dzīvē. Ensemble. Kopā. Et donc il y a une source qu'il faut toujours utiliser. Une source de baptême, c'est une source. Un ziniet, kristība vienmēr ir avots, ko vienmēr vajag atrast, sargāt un paturēt. Et elle continue à couler. Jo tāpēc, ka kristības avots vienmēr turpina tecēt. Et en même temps, c'est un feu Un tāpat laikā tas ir arī uguns, kas jūsos ir iedegta, qui rayonne dans les ténèbres. kas izgaismo tumsību. Donc, vous êtes faits pour la vie, Tātad jūs esat radīti dzīvībai. pas une petite vie. Ne jau tādai maziņai Une dzīvītei, vie remplie bet dzīve, kas ir de piepildīta force, ar d'amour et de spēku, joie. mīlestību un prieku. Voilà. Et alors aussi, vous avez reçu la première communion. Un jūs arī saņēmāt pirmo svēto komuniju. Donc, quand vous avez reçu Jésus, vous avez reçu maximum d'amour. Un kad jūs saņēmāt Jēzu, jūs saņēmāt 100% Jēzus mīlestību. Maksimālākais, ko Jēzus var iedot jums. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Jūs Jésus. varat tagad teikt, tagad ne es dzīvoju, bet Kristus dzīvo manī. Et vous pouvez dire Abba, Un jūs tagad varat teikt Abba, tas nozīmē tēvs. c'est-à-dire vous avez reçu une autorité. Tas nozīmē, ka jūs saņēmāt autoritāti no Dieva. Le Seigneur vous donne une parole forte pour Kungs vaincre. dod jums stipru spēku, Voilà, pour vaincre. Vous êtes lai faits pour jūs la victoire. uzvarētu. Jūs esat radīti uzvarai. Est-ce que vous croyez à ça? Vai jūs tam ticat? Laisse-les dire. Ah, il y en a. Amen. Paldies, Jāzep!